4-5 km no pilsētas. Ir gaisa vagoniņi, kas iet augšā tur kalnā. Un, protams, skats esot labs un fēns. Vakar bija doma varbūt uzbraukt kalnā to gaisa vagoniņu. Bet šodien izdomāju nebraukšu kalnā gaisa vagoniņu. Iešu skatīties upi. Te interesanti upi te ir. Kartē skatījos krietnu gabalu iet šitā un tad vienā vietā pagriežās pa kādiem grādiem 30 un atkal iet krietnu gabalu. Bet savukārt ārpus pilsētas viņi liek ločus tā kā, nezinu. Līkumaini upīt, riktīgi upīt, bet te centrā viņi visi ir iztaisnojuši. Šī ir tā pati upe. Tā pati upe un viņi... tur viņi aiziet. Taisni tā kā līnijā novilkt. Tikko izgāja cauri lielajam laukumam. Un vakarā vēl paskatījos internetā, ka visas tās ievērojamākās vietas es gandrīz vai esmu redzējis. Daudzas esmu redzējis. Un te var iet tagad, tur var iet. Tad visur te ir ielas, mašīnas, veikali, kafejnīcas, restorāni. Bet galvenais jāiet kaut kur pa ēnu, jo te ir karsti. Atradu, ko gribēju. Posta. Es nosūtīšu kartiņu uz mājām. Kāds jau tas numurs varētu mēģināt zvanīt? Kartē rakstīts Ortodoks katedrāle. Ienāca veikalā. Tikpat ātri droši vien iziešu, bet ienāca. Rādās, ka lielveikals ir diezgan laba vieta, kur var apstīties pilsētu no augšas. Būs ēšana. Gribēju zivzupu. Zivzupas nebija taisot vistas zupu. Tie salāti dikt smuki tur izskatījās. Nevarēju saprast, kas tie tādi ir. Redz, salāti rukola avokado. Viņi bija tādā lielā paplātē un viņi man ielika bļodiņā. Uzbēra sāli, uzlēja etiķu un to sarkano mērci. Kā viņu saucās. Ja ilgi domāts, varbūt atcerētos. Izskatās smuki. Šie salāti baigi smuki un baigi garšīgi. Te var ēst un paēst.